iet uz tirgošanu Metal Fudge Sokol 14 kW platīnium katls, attiecīgi tirgoju, jo sākotnēji palaidu ar siltumsūkni uz bivalentu, bet ziema pierādīja, ka tieku tikai ar siltumsūkni galā, tā kā attiecīgi katls iet uz tirdzniecību. Granulu katls, šeit esmu noskrūvējis, ir 230 kilogramīgs bunkurs granulām, kas mierīgi pietiek no 2 nedēļām līdz mēnesim atkarībā no laika. Un viss darba kārtībā, 2 displeji, tātad centrālais displejs pie katla ar vadības bloku, pilna kontrole un attiecīgi uzstādījumi. Otrs panelis nāk komplektā, tas ir istabas panelis, tas aiziet ar 4 dzīslu vadu uz istabu un darbojas kā arī istabas sensors un kontrolieris. Tā, katlā tīrība, te jūs varat apskatīties pēc būtības. Viss attiecīgi mērās vaļā šādā formātā. Varam ieslēgt apskatīties, cik ir tīrs. Attiecīgi te ir cukas, tur viņas aiziet. Šeit ir deglis, te var redzēt attiecīgi visu sistēmu. Viss ir tīrs, viss ir sakārtots nākamajai sezonai. Šis ņemās nost, varam skatīties. Te var redzēt attiecīgi mehānismu, horizontālu šneku, kurš padod no granulām. Attiecīgi uz šajieni. Nostrādāts kaut kādas 5 sezonas un mierīgi var strādāt vēl. Te ir pelnu izņemšanas vieta tādā veidā, un te attiecīgi tīrīšana ir ik pēc tonnas, izņemam pelnus un iztīram cukas, kas šeit no pusītes attiecīgi ļoti vienkārši, skrūvējam vaļā, iztīram un visu, ko esam iztīrījuši, izņemam šeit pa sāniņu ārā. Šeit ir vāks un tur attiecīgi varēs šeit iztīrīt, atskrūvējot vaļā un visu sakārtot. Pilns komplekts, visi abi 2 displeji, viss bunkurs, viss katls, attālināta vadības kontrole. Šis modulis tiek savienots ar mājas Wi-Fi. Tādā formātā savienojam ar mājas Wi-Fi un attālināti varam kontrolēt darbību. Bivalents izslēdza. Attiecīgi palaidīsim vēlreiz. Tādā veidā. Šeit viņš ieslēdzās. Varam redzēt abos displejos. Ielādējās un attiecīgi gatavs darbam. Ļoti ērts, ļoti vienkāršs. Ļoti praktisks, aizņem salīdzinoši mazu vietu, viss kopā ar bunkuru. Tīrīšana vienkārša. Jā, gatavs lietošanai. Gaida jauno īpašnieku.